Sveiks! Mani sauc Laila, un es tev pastāstīšu Vladimira Sutējeva pasaku 3 kaķēni. Vai esi gatavs klausīties? Nu tad uzmanīgi klausies. Reiz dzīvoja mazi kaķēni. Kaķēni bija mazi, un arī viņu ķepiņas bija mazas. Nu, parādīsim, kādas maziem kaķēniem ķepiņas. Mazas. Un tad, kad kaķēni rādīja savas mazās ķepiņas, viņi dziedāja savu dziesmiņu. Ņau, ņau, ņau. Kā saka kaķēni, ņau, ņau, ņau. Bet cik kaķēnus tu redzi? Vai tu vari izskaitīt? Skaitīsim kopā. 1, 2, 3. Cik kaķēnus tu redzi? 3 mazus kaķēnus. Kādā krāsā kaķēni? Kādā krāsā ir kaķēni? Melns, pelēks un balts. Kādā krāsā kaķēni? Melns, pelēks un balts. Mēģināsim vēlreiz ar plaukstiņām. Kādā krāsā kaķēni? Melns, pelēks un balts. Un tā. 3 mazi kaķēni, melns, pelēks un balts, pamanīja peli un metās skriet tai pakaļ un ķert. Pele sāka mukt. Parādam ar 2 pirkstiņiem. Kā pelīte muk, kā pelīte skrien no kaķiem prom. Vien ātrāk. Un ko kaķēni? Ar visiem pirkstiņiem. Skrien pakaļ. Ķēra peli. Gandrīz jau noķēra. Bet kas notika? Pele paukš un ieleca miltu traukā. Un kaķēni skrēja aiz peles un arī paukš miltu traukā iekšā. Bet kas notika pēc tam? No miltu trauka izlīda 3 kaķēni. Bet kur tad pele? Pele pazuda. Kādā krāsā kaķēni? Kādā krāsā tad tagad ir kaķēni? 3 balti kaķēni. Un tā 3 baltie kaķēni pagalmā ieraudzīja vārdi un metās tai pakaļ. Vārde iebēga vecās kārdas kurstenī un kaķēni aiz tās. No skārdas kursteņa izlīda vārde un aizlēca prom zālē. Pēc tam no skursteņa izlīda kaķēni. Cik kaķēnus tu redzi? 3 mazus kaķēnus. Kādā krāsā kaķēni? 3 melni kaķēni. 3 melnie kaķēni ieraudzīja dīķi zivi. Un metās tai pakaļ. Zivs aizpeldēja prom, bet kaķēni
no dīķa izlīda slapji. Cik kaķēnus tu redzi? 3 slapjus kaķēnus. Tā 3 slapjie kaķēni tuntuļoja uz mājām. Ceļā viņi izžuva, un mājās nonāca 3 kaķēni. Kādā krāsā kaķēni? Melns, pelēks un balts. Un tā pasaka par 3 kaķēniem ir galā. Atā!